grādi mīnusā. Akcents liks tik Šodien soli labu dienu. Soli labu dienu. Tā, nu esam atbraukuši uz kaut kā 26. laikam kilometrs. Ir vienkārši. Viena puse ir Krievijā, Mānis otra puse ir Estipoisi. Šī zīme norāda to, ka te ir robeža. Mēs varam tūlīt dabūt iekšās konkrēti. Konkrēti iekšās. Mēs te ilgi neuzkavēsimies. Brauksim meklēt mūsu asaru. Tā bija reportāža no robežas. Tiešā translācija. Tiešā translācija. Un, ko es jums gribu pateikt? Šeit zivju nav. Ko mēs esam noķēruši parādīs? Pulkstens ir 12. Nu jā, bet mēs te vairāk nodarbojāmies ar meklēšanām. Tagad no viena āliņa esam dabūjuši reāls 3 asarus. Jā, nu tādi pa 800 grami gabalā. Ne, tas ir kopā, es gribēju teikt. Kā minimums 800. Kopā. Nu, vēl 2 maisā ir tādi. Lūdzu redziet, cik milzīgi tie asari. Mega. Bet nu, ne jau tāpēc mēs šeit braucam. Tas vienkārši gadījās. Normāli cepumi. Jā. Un atpūta. Nu vispār. Nav te ko darīt. Paši redziet. Tas ir arī viss. Tā, nu lūk, kāds opē asars. Piecērtām. Welcome. Un izvelkam. Lūdzu. Jā. Ui. Tā. Tiek sariktēts visa kultūra. Lielais taukliņš. Smuks šis tāds baudi, un tā ir. Šis tādi viņi ir. Kapitāli, jā. Nu, pagaidām. Nu, ņemot vērā, ka mēs uz Vēdelēm esam atbraukuši. Tā, nu, rezultāts, domāju, nav slikts. Maziņš vējiņš. Kaut kā tā.
mūsu draugi, kas ir uz asariem aizbraukuši šodien. Mēs esam paķerši. Latviešu bāleliņi. Latviešu bāleliņi. Nu, redz, kāds skaisti asari. Lūdzu, var piecelt to maisu, cik tur ir? 20 kg. No. 19, saka. 19. 18,36. No. Nu tā. Nu, šī tādas arī šeit ir. Kā tad notīri viņi bišķiņ tā, lai... Nu, šitā ir rīvieta stabila. Nu, Stabila, riktīgi smuka. Smuka un liela un forša. Cīnījās riktīgi labi. Paņēma uz sodrumu lietkiņu, un tagad saulīte riet. Tagad arī tas īstais laiks, kad viņas vajadzētu arī ķert. Nu, bija tāda diezgan tāda vāja, tāda copīte. Mazliet jāpagaida un ir virsū. Tā kā, nu, Prieks ir? Nu, prieks ir, jā. Nu, šī tā šogad ir laikam lielāka pagaidā. Bet, nu, ņemot vērā to, ka mēs izējam šajā reizē uz ēdzelēm, tā kā, nu... Bet tad to mēs copīgi šodien nebeidz. Tas ir... Nu, mēs vēl ķersim. Mēs patiesībā tagad tikai daudz maz arī sāksim. Kamēr saule būs augšā, tad mēs viņas arī mēģināsim vēl metīt kaut ko. Nu, par metodēm varbūt jums arī vēlāk kaut kad izstāstīsim. Bet, nu, diemžēl laika ir maz, ir jāzvejo, jo tūlītās jau būs tumši. Tā kā, nu, arī šādas zivis, nu, asars, es nezinu, pēc šitāds... Cik paciņi ir tā, lai... Šitāds izvilātas vēdzeles, asars jums liksies otrajā plānā. Un cigarešu paciņas, domāju, to var nemaz nelikt. Nu, ja cigarešu paciņu lietu, tad te mierīgi. Pagaidām. Uz tikšanos. Reku tikko svaiga plaisa ir atrauta vaļā. Reku te. Vēl viss ir reku slapš. Un tā izskatās, ka pats ir ledu. Nu, ko es varu pateikt? Iebrauksiet ar mašīnām. Var diezgan bēdīgi tas viss beigties. Var arī netikt krastā. Metroplājs Aivars Leks. Tādu asu kratīšanu viņam, ka viņš negribēs ņemt, tad jau viņš neņems. Un ceļam augšā. Opa! Tik piedod. Rupjāks. Steigties nav kur. Kurš izvilktais asars ir bauda, vai ne? Tā tu lēnām ķeksētos. Spiež pretī. 20 kg. Nu, tāds. Tas jau smuks. Jā. Nu, klasiskais banāns. Tas tāds. Bet, nu, es domāju, ka tur baigā starpība nav. Tā kā vēl var mēģināt pieturēt. Pirms grūns tūlīt pastīsimies, vai viņš jau ir satricinājies vai nav. Ja viņš jau ir ņēmienā, tad vajadzētu ņemt krimstošu. Tad mēs mazliet pieturam kādi 30 centimetri. Opa! Piedūrās. Tā cope parasti viņš uzsit no apakšas. Laižam. Opa! Maksta. Tātad satricināts viņš ir. Nu, ar tādā veidā. Tā kā uzkarsējuši mēs viņu drusciņi esam. Nekas liels nav, bet ir. Nu, lūdzu. Vēl
kādu vainu? Jā, nu nāk viņi smuki. Galvenais ir kas, galvenais ir atrast vietu. Nu, lūk, arī šādas zivis trāpās. Nu. Maziņš, skaists zandartiņš. Diemžēl nav mērā. Paķērs tādu daudzšķautņu bļitku. Baltu. Jā, bet nu, skaists. Skaistas jūs. Ļoti skaists. Tā kā tā. Nu, tāda skaista asara. Tāda skaista asara. Ķerās. Vasari. Te ir vēdzelis. Tāds skaists. Nu, protams, šitā lielā vēdzeli. Jātis. Nu tā. Tā mēs pazuvējam vēdzeles. Bišķiņu arī noķērām. Tādas ir mūsu šīs un vakardienas vakara tope.